Gada pēdējā podkāstā tiekamies ar Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes komandieri pulkvedi Oskaru Kudlu, lai atskatītos uz pusgadā paveikto. Mehanizētās kājnieku brigādes komandiera amatā esat jau pusgadu. Vai šis nav bijis straujākais, intensīvākais laiks jūsu karjerā, jo jauda un ātrums, straujā attīstība raksturo mūsu? Jums ir taisnība. Tiešām jauda, ātrums un intensitāte ir tie īpašības vārdi, kas laikam vispilgtāk raksturo mehanizēto kājnieku brigādi. Aizvadītas ļoti daudzas mācības, tika organizēti daudzi izglītojošie un mācību pasākumi, gan daudz tika laika veltīts komunicējot un organizējot dažādus pasākumus un veidojot mehānismus, lai mūsu NATO partneri varētu efektīvi strādāt mūsu sastāvā. Mūsu ceļi ir krustojušies 2. mehanizētajā kājnieku bataljonā, kur jūs arī bijāt bataljona komandieris. Kādas jums ir šobrīd sajūtas, kad esat atgriezies brigādē? Kā tā ir izmainījusies no tā brīža līdz šim brīdim? Jā, ir kopumā pagājis vairāk kā 4 gadi. Patiesi prieks atgriezties atpakaļ, jāsaka, mājās. Šie 4 gadi ir ļoti devuši lielu pienesumu un jāsaka lielu izaugsmi brigādei, profesionālajā līmenī. Šeit jāuzsver brigādes spēja organizēt, veikt gan miera laikā, gan kaujas situācijās brigādes līmeņa plānot un izpildīt brigādes līmeņa operācijas. Jāuzsver ir to, ka brigāde ir spējīga integrēt jebkuru NATO vienību, gan paredzot atbilstošos uzdevumus, gan plānus, gan arī vadot šo vienību. Tāpat arī apakšvienībās ir jūtama liela izaugsme profesionālajās jomās, kas skar gan kaujas atbalsta, kaujas nodrošinājuma un, protams, manevra vienībās ir ļoti profesionāli instruktori, kas uzņemās atbildību veikt dažāda līmeņa un dažāda veida uzdevumus. Gads tuvojas noslēgumam. Kā vērtējat brigādes sasniegumu šī gada mācībās, kā arī brigādes karavīru pieredze ārvalstīs? Brigādē šis gads ir bijis ļoti intensīvs. Ir bijušas ļoti daudzas mācības, kas ir daļa no kopējās valsts atturēšana vai uzdotiem uzdevumiem veikt agresijas atturēšanu, kas iet roku rokā gan ar NATO plāniem, gan ar valsts aizsardzības plāniem. Apakšvienības un karavīri ir piedalījušies ļoti daudzās mācībās, gan šeit Ādažu poligonā. Jāuzsver, ka šogad arī esam bijuši ļoti aktīvi Latgalē un Vidzemē, kur piedalījāmies gan namēju mācībās, gan arī atsevišķi piedalījāmies papildus 11. novembra svinībās un pastāvīgi esam atbalstījuši gan valsts robežsardzi, gan valsts policiju, lai nodrošinātu mūsu valsts robežas aizsardzību. Un kopumā ir daudz paveikts, un tie darbi, manuprāt, nav uzskaitāmi. Lielākais, kas ir akcentējams, ir karavīru atbildības sajūta un to, kad gan karavīri, gan komandieri, gan apakšvienības kopumā lielu atbildības sajūtu un pastāvīgi uzticētos uzdevumus veikts ļoti augstā līmenī pēc iespējas paveicot to labāk. Neskatoties uz to, ka uz katru atvēlēto uzdevumu ir paredzēts ļoti maz laika. Kopumā man jāsaka, ka mēs esam noteikti plašiem soļiem virzījušies uz priekšu, un tas ir pats galvenais. Tāpēc uzskatu, ka tas gads ir bijis ļoti veiksmīgs. Man liekas, ka Latgale vispār kā tāda mehanizētai brigādei šogad ir bijis tāds baigais ieguvums karavīriem kā tādiem, jo arī no savas pieredzes esot tur, sajūtot to cilvēku prieku, ieraugot mehanizētās brigādes karavīrus, tur, man liekas, ir neaprakstām. Ir īpaši vēlos uzsvērt 11. novembri, tad, kad jūs soļojāt Lāpu gājienā, uzreiz sanākais vadības, man liekas, tas arī bija. Kādas jums bija tajā momentā pašam emocijas? Jā, mehanizētajai brigādei tā bija
viena no pēdējām pieredzēm Latgalē, jāsaka, vispošākā un viskošākā. Mēs jutāmies kā daļa no Latgales, jeb no sabiedrības tur, kur mēs bijām gaidīti, gan Rēzeknē, gan Ludzā, gan Daugavpilī, gan Dagdā, gan Viļānos, gan citviet. Pavadījām tur nepilnu mēnesi, un, kā jūs minējāt, jau svētkos atkārtoti piedalījāmies. Mēs esam gaidīti, mūsos cilvēki tic, līdz ar to tas ir lielāks gan gandarījums, gan arī pienākuma atziņa pret mūsu tautu un mūsu tautiešiem Latgalē. Bet tas nav viss, kas šogad ar mums ir noticis mehanizētajā brigādē. Pie mums ir pirmais valsts aizsardzības dienesta iesaukums. Kā jūs vērtējat valsts aizsardzības dienesta karavīrus līdz šim? Kādi ir jūsu tie secinājumi? Jā, valsts aizsardzības dienests uzsāka dienestu šeit 1. jūlijā. Arī es uzsāku šeit dienestu kā brigādes komandieris. Ir jāsaka, ka šis, ja viņu var nosaukt par projektu, ir izdevies. Lielā mērā pateicoties teicamai un ar ļoti augstu atbildību paveiktajam instruktoru darbam un virsnieku darbam, mēs pakārtojamies valsts aizsardzības dienesta karavīru vajadzībām, pielāgojām savu apmācību, un tā pielāgošanās no kaujas vienības un pielāgot visus apmācības procesus un resursus un arī pedagoģiskās metodes valsts aizsardzības dienestam ir izdevušās. Un jāsaka, ka arī pārējie soļi, kas sekoja pēc pamata apmācības kursa un speciālistu apmācības kursa, tā integrācija, kas ir notikusi jau vienībās, ir lielā mērā ļoti sekmīgs stāsts un ļoti sekmīga pieredze. Valsts aizsardzības dienas ir neatņemama mūsu sastāvdaļa. Ikdienā netiek būtībā ne šķirots, ne pat identificēts, vai tas ir valsts aizsardzības dienesta vai profesionāla dienesta karavīrs. Līdz ar to mēs varam funkcionēt kā viens mehānismus, un es uzskatu, ka valsts aizsardzības dienests ir nesis tikai jaunu pieredzi un jaunas spējas mūsu vienībā. Man liekas, arī ļoti labs pierādījums artilērijas diviziona mācības Austrijā, kur ir integrēts tieši valsts aizsardzības dienas karavīri iekšā. Un viesojoties tur un parunājot ar viņiem, var just to viedumu, ko viņi ir ieguvuši līdz šim. Un paši arī karavīri stāstīja man to, ka viņiem tā ir nenormāla pieredze, tādā citā līmenī strādāt ar Austrijas armiju, kā šajā gadījumā, vai ne? Un to, kad viņi arī pēc valsts aizsardzības dienesta daļa, protams, izvēlas palikt šeit mehanizētajā kājnieku brigādē, daļa doties studēt, un tā, man likās, tas arī tāds labs plus. Jāpiebilst, kas ir izdevies, kad valsts aizsardzības dienesta karavīriem, neskatoties varbūt ar militārā disciplīnas, militārā režīma un militārās kārtības rāmi, netika nospiestas personības, ka viņi visā savā laika posmā, kuri pavadījuši mehanizētajā brigādē, viņi ir tikai pilnveidojuši savu personību, vienmēr izteikuši savu viedokli, ir dalījušies savā pieredzē, kas iegūta pirms tam vai skolās vai kādā no darba vietām. Un tad, kā jūs minējāt, brauciens uz Austriju, tā ir tikai viena epizode, kur piedalījās valsts aizsardzības dienesta karavīri un apliecināja to, ka viņi ir profesionāļi un daļa no mūsu vienības. Noteikti nākošgad būs daudzas aktivitātes, kuras valsts aizsardzības dienestam karavīri veiks arī piedalīsies dažādākos vingrinājumos un mācībās ārpus Latvijas kopā ar profesionāla dienesta karavīriem. Mēs to organizējam pamatā, lai pilnveidotu savas vienības spējas. Un valsts aizsardzības dienesta karavīri ir daļa no mums, un tāpēc viņi arī visur piedalīsies. Kā izskatās nākošais gads mehanizētajai brigādai? Tikpat jaudīgs vai vēl jaudīgāks? Nākošais gads būs pietiekami intensīvs.
Un tas arī pakārtots tam, kādi uzdevumi mums uzticēs nākošajā gadā. Noteikti ir virkne mācību, kurās ir jāpiedalās, un tas noteikti nebūs pārsteigums karavīriem. Būs valsts aizsardzības dienesta jauns iesaukums, kas skaitliski būs 2 reizes lielāks nekā šobrīd. Ir virknē starptautisko vingrinājumu, kuros mums jāapliecina savas vienības gatavība, gan pildīt valsts aizsardzības uzdevumus, gan kopējos NATO plānus roku rokā kopā ar mūsu NATO kaujas grupu. Es domāju, ka nākošais gads nesīs daudz iespējas un arī daudz izaicinājumus. Tuvojas gada nogala. Ko jūs novēlētu karavīriem? Mehanizētās kainieku brigādes karavīriem un zemesargiem. Jaunajā gadā novēlu veselību un izturību, ticību pašiem sev un citam. Tikai saliedētā kolektīvā ir īsts spēks. Lai jums ir saticība un mīlestība ģimenē, un lai jūs sasniegtu visus iecerētos mērķus. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu! Paldies, komandieri, par jūsu atvēlēto laiku, kad spējāt ierasties un pastāstīt par paveikto un par nākotnes plāniem. Paldies, un ar jums, skatītāji, tiekamies!